Nu, labu vakaru, puiši, meitenes. Nu, redziet, kanāls Medūza. Kanāls Medūza parāda, kad ir, kas tur rakstīts, покушение premjerministra Slovākijai, ja? Kā jūs domājat, ja mums valstī prezidents ir sodomists, Bībele saka Dieva ienaidnieks, un Sodomas grēka dēļ Dievs iznīcināja Sodomu, Gomoru, divas pilsētas pilnībā, iznīcināja ar uguni un tajās dzīvojošos cilvēkus, ja? Tad mūsu prezidents Rinkēvičs, kuram es esmu veltījis tik daudz video un stāstu par atgriešanos no viņa grēka, jeb no viņa grēkiem, un nekas nenotiek, tad, es savā prātā skatos, kad, ja jau Slovākijā premjerministram te tika, kas ir покушение, tā kā, nezinu, slepkavības mēģinājums, ja, tad es katrā gadījumā saprotu to, kad, ja mūsu Rinkēvičs arī neatgriežas no saviem grēkiem, tad, es pieļauju domu, kad arī kāds varētu izdomāt un īstenot un kā mēs sakam, arī šitādu te kaut kādu uzbrukumu vai покушение, tas ir uzbrukums dzīvei, nezinu, kā lai latviski pareizi saka, bet katrā gadījumā, ja jau Slovākijā premjerministram, un es ceru, ka viņš nav sūkātājs vai dubsītī ņēmējs, bet mūsu valstī Rinkēvičs ir tāds, tad redziet, kas, tā kā ir divi varianti, vai Rinkēvičs atgriežas, vai, kā saka, viņu atkal tur Putins var noorganizēt, ka viņu novāc. Un ir divi varianti. Bībele arī saka, vai tu atgriezies no saviem grēkiem, vai tu mirsi, ja aiziesi bojā savā šajā grēkā. Tā kā, padomājiet Latvijā visi par Rinkēviča nākotni arī, jo Putins to var noorganizēt mierīgi, un Dievs to var pieļaut arī, jo Sodomas grēks ir negantība Dieva acīs. Kaut kā tā.